tieši par to ir tas stāsts, kad tā vietā, lai runātu, mums atnāk un uzreiz, ja tu neesi par, tu esi varmāk. Ja tu esi, pieņemsim, pret, tad tu esi no LGBT. Pieņemsim, ja? Un tad sanāk, jā, kad dialogs neveidojās, bet vai tev nešķiet, ka politiķiem, kuri šobrīd ir aktīvi politiķi, ka tiem tas ir izdevīgi? Viņiem ir izdevīgāk, lai ir skaidra diferenciācija, nekā viņi tagad mēģinās sapludināt, un tad iespējams viņi pazaudēs vienkārši to savu daļu, kuru viņi it kā šobrīd aizstāv. Jā, tā varētu būt, piemēram, par to pašu Stambulas konvencijas jautājumu. Ja es jau tam tā kā pieskāros, tur bija to pāris nedēļu laikā, kad tā visa diskusija aktualizējās, bija tik daudz dažādas iespējas visām politiskajām frakcijām Saeimā kaut kādā ziņā vienoties vai rast kaut kādu kompromisu, bet gan es gribētu teikt, no Mūrnieces kundzes Nacionālās apvienības, kad viņa arī vadīja to komisiju, viņa neizmantoja to iespēju, lai rastu to kompromisu. Tur bija tā lielākā problēma manā izpratnē.